Antonija, dažas dienas treniņu un tagad tā divpusējā spēle, kāda tā bija? Jā, mēs 4 dienas pirms tā divpusēja spēles notrenējamies, adaptējamies laukumam, klimatam un šodien ļoti labu spēli aizvedējām. Es domāju, ka treneris priecīgs, bija divcīņi, visi gribēja pierādīt, tāpēc priekš pirmās spēlēs, nesauksim to spēli, diezgan labi. Tas iedod kaut kādu papildus motivāciju, ka jauns treneris tikko atnācis, un vai tas bija jūtams jau laukumā? Bija jūtams laukumā, jā, bet galvenais bija nospēlēt savu spēli. Neko baigi tur neizdomāt, nospēlēt kā parastu spēli. Treneris tāpat jau redzēja mūsu spēles iepriekš un nevajadzēja lekt pāri galvi savai. Vakar pirmā tikšanās ar treneri, pirmo reizi viņu sadzirdējāt, kāda bija pirmie iespēja? Treneris ar pieredzes bija strādājis labus klubus. Interesants, es domāju, ka mums viņš palīdzēs un kopā mēs sasniegsim mūsu mērķus. Tev liela pieredze šeit Dubajā, ir kaut kādas atšķirības ar citiem gadiem? Godīgi pagaidām ne. Man liekas, ka no pagājušā gada laukumu nomainīja šeit tieši, bet tā viss ļoti labi, viesnīca ēdienas laukumi, viss ideāli priekšā, lai aizvadītu labu nometni. Par citu puiši saka, kuri pirmo gadu šeit ir treniņu nometnē, kā viņiem patīk. Visi apstākļi un tā tālāk. Es domāju, visi priecīgi, jo es pēc sejas nevienu neredzu, kā nav priecīgs. Varbūt pēc treniņa, kad noguri ir nepriecīgi, bet tā kopumā visi ir top līmenī. Kā tu pats jūties fiziski? Ar katru treniņu labāk un labāk. Tas tika pirmsdienas sākums, tāpēc tas ir normāli, ka no treniņa līdz treniņam labāk un labāk. Paldies! Paldies!